jautājumus čatā. Es jūs redzu, es jūs jūtu. Tādā formātā mēs arī virzīsimies uz priekšu. Evita, jā, tieši tā. Ieraksts būs, tā kā nekriņķējies, viss labi. Manuprāt, tiešām vērtīga informācija par to, kā sakārtot, kā sadraudzēties ar mākslīgo intelektu, kā izveidot tādas biznesa platformas, atrast vērtīgākos instrumentus savam biznesam. Kamēr mēs gaidām, draugi, ielieciet plusiņu ķeksīti tie, kam ir ideja, kuri gribētu tā kā ideju pārvērst par biznesu. Mums būs divas kategorijas. Vieni kolēģi no jums būs tie ar ideju, un otri mums būs tie ar jau gatavu, nosacīti mazāk vai vairāk pelnošu biznesu, bet tad viens izveidot, otrs pacelt biznesu nākamajā līmenī. Un tie, kas ir šeit, lai ideju padarītu par pelnošu biznesu, lūdzu, tad ielieciet plusiņu, lai mēs varam saprasties, jo mums būs informācija abām kategorijām. Ja? Gan tie, kas sāk, var teikt, no nulles, un gan tie, kas ir jau apēduši suni un grib, lai ir labāk. Ja? Tā kā es redzu, ka plusiņi tie, kas sāk, ļoti labi. Mums jāsadala tātad šīs 2 stundas divās kategorijās. Tiem, kas sāk ar ideju, un tie, kas jau ir mazliet apbruždājušies un varbūt kaut kur ir iesprūduši. Lūk tā. Ja? Labi. Tad, kā jau minēju, mēs vēl formāli neesam sākuši, kā labā roka koncertā mēs sākam 5 pāri. Jā, un es atradīšu tagad pogu, kur palaist visu šito padarīšanu uz eksperta lapu. Ja? Lai mēs varam... To atradīšu. Jo solīju, ka būšot. Tā. Labi, tā, ko mums tā. Tehniski. Labi. Un live on Facebook. Lieliski. Jā, izskatās, ka būs privātajā. Aha, labi. Nu, ko? Tad, tad jau varam sākt. Nu ko, jā, Edgars Untāls, prieks jūs šovakar šeit satikt. Apmēram 2 stundas jūsu dārgā laika. Strādāsim dušīgi. Esmu sagatavojis prezentāciju par mākslīgā intelekta iespējām, lai izveidot biznesu no nulles, un intelekts jau upgradeot esošu formātu, esošu biznesu. Un nodarbības otrajā daļā es parādīšu vienu jau pārdošanas tuneli, ko es esmu sagatavojis kolēģiem no jogas klases. Pamājiet, ja jūs esat šeit. Mums bija kāda laiciņa tikšanās, un mums bija konsultācija, un es sagatavoju savu mājas darbu. Artūrs saka, ka ir klāt.
ideāli, Artur, nepazūdī, tu mums esi vajadzīgs. Tā kā es parādīšu, kādas mājas darbus es esmu izpildījis, un mēs visi kopā varēsim novērtēt, kā mākslīgais intelekts mums palīdzēs jogas puišiem. Ja? Un paralēli, kā lai domājiet līdzi, joga ir laba lieta, mans ieteikums domājiet katrs par savām idejām un katrs par savu biznesu. Ja? Labi. Nu, ko, ejam uz priekšu. Pirms mēs sākam, iespējams, draugi, mēs neesam vēl dzīvē tikušies. Man sauc Edgars Untāls, esmu biznesa treneris, un tradicionāli es saku, ka es savā dzīvē lepojos ar 3 lietām. Ar 3 lietām, ar saviem skolotājiem. Man ir paveicies, ka man ir nācies un bijusi tāda iespēja strādāt, es teiktu, ar pasaules gudrākajiem prātiem, pārdošanā, marketingā un tādā pozitīvo pārmaiņu psiholoģijā. Tātad mani skolotāji, nākamais, ar ko es lepojos, tie ir mani klienti, ar kuriem es esmu strādājis. Es kādu laiku esmu arī bijis Toyota pārdošanas treneris, esmu ieviesis pārdošanas procesus Mercedes uzņēmumā, Dominikas kompānijā un strādājis ar, es skaitīju vairāk nekā 200 uzņēmumu darbiniekiem dažādos formātos. Tā kā paldies jums par iespēju augt, paldies par iespēju mācīties no jums un cieniet savus klientus, draugi. Cieniet un mīliet savus klientus. Tā kā, un trešā lieta, kas ir, ko es gribētu jums arī padalīties, tie ir mani faili, manas neveiksmes, mani tādas, es saucu par slapjajām lupatām. Tā kā man tas ir daudz, ko palīdzējis un daudz es esmu mācījies no šādām 3 lietām. Skolotāji, klienti un slapjās lupatas, 3 lietas, bez kā bizness nav iespējams. Lūk, tā kā tā. Labi, iesim uz priekšu. Tātad, labi, ejam tālāk. Labi, tātad tas esmu es. Un vēl mazliet pāris vārdos. Tie, kas lasa grāmatas, šeit jūs varat apskatīties. Te ir manas grāmatu kolekcija. Esmu autors vairākām grāmatām, nopērkams tikai korporatīvās pasakas cietajos vārkos. Bet jā, lasiet un sūtiet man ziņu. Mani klienti, es jau teicu, ejam uz priekšu. Kā jau minēju, mums ir, draugi, 2 kategorijas cilvēku. Es vismaz tā sapratu, kas ir atnākuši šovakar šeit ar ideju un ar esošu biznesu. Ja? Tā kā mēģināsim, sāksim no idejas un tad saliksim, parunāsim ar otru kategoriju. Jā. Nu jā, lūk, un iesim uz priekšu. Pirmā lieta, sava biznesa izveide. Ja? Un tas, ko es gribēju pateikt, ka man ļoti patīk šis citāts. Ja tev nav naudas, tad sāc savu biznesu. Ja tev pavisam nav naudas, tad sāc savu biznesu tagad. Un es esmu dzirdējis pietiekami daudz argumentu un iemeslu, ka visi jau nevar būt uzņēmēji, ka visi jau nevar būt pelnīt naudu un būt biznesmeņi. Un es gribētu teikt, ka visi var, ne visi tikai grib. Un tur nav nepieciešams nekāds uzņēmēja gēns, nekas, mēs par to parunāsim. Tur ir vajadzīgas citas lietas, tā kā laipni lūdzu uzņēmēju pasaulē. Ja jums ir gana daudz drosmes, tad ar to pietiks. Ar sākumam pietiks. Un tas būtu tāds sākuma punkts. Un gatavojoties šai konkrētai, varbūt šim mūsu vakaram, es jau sāku varbūt skatīties uz tādiem dažādiem biznesa
formātiem un sazinājos ar cilvēkiem, man viena kundze man atrakstīja, es gribētu izveidot biznesu, man patīk horoskopi, es taisu horoskopus, vai tur var sanākt bizness. Manuprāt, var sanākt lielisks bizness. Un tad viens otra meitene atrakstīja, ka viņai ir doma, vēlme, viņai patīk kopt dārzus, vai tur varētu sanākt bizness. Un mēs par to parunāsim. Manuprāt, tur visur šeit ir lielisks sākums. Ja? Un tad vēl trešais kolēģis, kas man atsūtīja ziņu, atsūtīja Ralfs. Un viņš teica, zini, Edgar, es pirms daudziem gadiem, pirms vairākiem gadiem nopirku pamesto ēku. Es sapratu, ka Valmieras pusē, un es uzbūvēju galdniecību. Man ļoti patīk mans darbs, es veidoju lieliskas mēbeles, es ražoju bērnu gultas un ražoju bērnu mēbeles un rotaļu laukumus, un ir viena lieta. Es nemāku pārdot to visu. Ja? Un tad es teicu, lieliski, man ir priekšlikums, nāc kopā vienā projektā, un tas, ko mēs izdarīsim, es uztaisīšu visu biznesu soli pa solītim tavā vietā. Mēs to izdarīsim kopā. Un kā saprotat arī, draugs, tad šī vakar tikšanās mēs apskatīsim lietas, ko mēs paspēsim izdarīt, un tad būs iespēja pievienoties tam lielākam ceļojumam, kurā mēs iesim daudz dziļāk un daudz niansētāk iekšā gan biznesa izveidi, gan biznesa efektivitātes uzlabošanā. Tā kā Ralfam ir privilēģija, es apsolīju, ka mēs uzbūvēsim pelnošu biznesu. Es viņam uztaisīšu pārdošanas, mārketinga stratēģiju, salikšu visus instrumentus, pieslēgšu apmaksas platformu un paskatīšos, kā viņš pelna naudu. Un es garantēju, ka mēs ar viņu pelnīsim naudu ar viņa gultām un viņa lieliskiem rīkiem. Un es pēc tam ielikšu atskaiti naudas bankas izdruku, lai jūs saprastu, ka mēs ar Ralfu esam nogājuši īstu varoņa biznesa ceļojumu. Un tas ir arī tas, ko es gribu nodot arī pārējiem, kas domā un kas mēģina. Tur nevajag neko, ārkārtēju, tur vajag vienkārši izpildīt mājas darbus un secīgi salikt pareizās lietas pareizā formātā, un tad viss notiek. Tā kā, ja Ralfs varbūt ir klāt, tā kā čau. Ja nē, tad tiekamies vēlāk, mazliet vēlāk. Lūk, tā kā nav svarīgi, kas ir tava ideja, ir svarīgi, cik ļoti tu vēlies dzīvot labākā pasaulē un cik ļoti tu esi gatavs izpildīt mājas darbus. Tās ir svarīgākās lietas. Kas ir noticis? Jau kādu gadu mākslīgais intelekts mūs ir pārsteidzis visu pasauli, un ja es sākumā mazliet tā skeptiski skatījos, un es nespēju izsekot visām tām līdzi, kas tur mainās, un ielieciet, kolēģi, vēl varbūt arī jūs, tie, kas nespēja izsekot līdzi visiem šitiem kalamburiem, kas tagad notiek, vai jūs arī šeit esat, vai es esmu viens tāds, kuram katru dienu nāk kaut kādas lietas, kurām es nespēju izsekot. Un tad es vienā ziņā nospļāvos, un tad es sapratu, ka es izsakošu, ka es piedalīšos, un es strādāšu ar 10 lietām, ar 10 instrumentiem, 10 tādām nišām, kas ir vajadzīgas uzņēmējām, un pārējās TikTok lietas un visas citas lietas es atstāšu čaļiem pārējiem, kas mums te ir mākslīgā intelekta čaļiem. Viņi jums pastāstīs par citām lietām. Es apņemos izurpties cauri 6 līdz 10 biznesa instrumentiem, kas palīdzēs tieši izveidot biznesu un kas palīdzēt efektīvi organizēt procesus.
Ja, tā kā nevajag visu paspēt, vajag atrast svarīgāko un, kā Ivo saka, safokusēties uz svarīgāko. Tāpēc, bet tas, kas ir interesantākais šajā visā stāstā, ir tas, ka es sapratu vienu lietu, ka fundamentāli nekas nav mainījies. Konceptuāli tas, kas tur bija, tās svarīgākās patiesības, viņas joprojām ir palikušas. Tas, kas ir mainījies, mākslīgais intelekts visu ir 10-kāršojis ātrāk, vieglāk, saprotamāk, prognozējamāk. Tas ir mainījies, bet tās lielās lietas, tās ir palikušas, un tā ir labā ziņa, ka tu nevari. Tev nav jādomā tagad kosmos, tev vienkārši jāelpo dziļi un jāatrod svarīgākie fokusi un jāpieliek klāt instrumenti. Jā, labi, dodamies tālāk. Vēl, ko es esmu sapratis, joprojām nav tādas ātras naudas. Es skatos te TikTokā, es staigāju ar suni, es skatos TikTokā dažādus video, kur cilvēki taisa grāmatas Canvā un tirgo viņas online. Chatbots viņiem taisa grāmatas, un tās grāmatas viņi tirgo kaut kādā eBayā, un tad chatbots taisa viņiem vēl visu kaut ko, un te viņi vēl kaut ko. Es tam neticu. No, mēs par to nerunāsim, ka chatbots jūsu vietā kaut kādus video taisa un tie video pelna reklāmas. Mēs nerunāsim, kā jau teicu, par šīm lietām. Man to neprasiet, bet mēs runāsim par stabilām lietām, kam es pats ticu un ko es gribu arī nodot jums. Nav ātras naudas joprojām. Tā ir viena lieliska patiesība, un mājasdarbi joprojām ir jāpild pašiem. Pēc brīža mēs par to parunāsim un es parādīšu, ko es ar to domāju. Kā tad izveidot biznesu? Es sadraudzējos ar savu čatu GPT 4. versiju kādu laiciņu atpakaļ, un es uzdevu tādu lūgumu savam čatam, un es teicu, cienītais čata draugs, tu būsi tagad mans partneris. Mēs drīzumā taisīsim nodarbību ciklu. Tu būsi mans draugs, tu būsi mans atbalsts un coach, un mēs to darīsim kopā, bet es gribētu, lai tu būtu sieviete. Man patīk divatā ar kādu sievieti. Tu būsi sieviete, izdomā sev vārdu. Un viņš teica, es būšu Emīlija. Līdz ar to mums tagad visu šo projektu un arī visus citus projektus būs klāt Emīlija. Ja? Emīlija izvēlējās vārdu, un Emīlija ir mākslīgā intelekta guru. Ja? Lūdzu cienam. Un es palūdzu Emīlijai, un kas ir interesanti, Emīlijai, viņai patīk pavēles. Viņai patīk pavēles, viņa reizēm nesaprot tādus vispārinājumus, un tāpēc tā lielākā vērtība strādājot ar mākslīgo intelektu ir prasmē noformulēt to pavēli. Jo prasmīgāk, mērķiecīgāk, formulētāk tu noformulē pavēli, jo labāku atbildi tu saņem. Un es nodarbības 2. daļā jums parādīšu, manuprāt, fantastiskus e-pastu sēriju, ko uzģenerēja Emīlija. Es nebūtu tik rēcīgus e-pastus izdomājis, vai man ļoti patika tas, ko Emīlija uzrakstīja. Es viņai palūdzu, mēs parādīšu uzraksti 5 e-pastus, mēs viņus sūtīsim klientiem, sēriju no 5 e-pastiem, viņiem jābūt tādiem un tādiem un tādiem, un es parādīšu, ko viņi uzrakstīja, un jūs varēsiet paši pārliecināties, ka patiesībā tas ir fantastisks palīgs, bet tas, kas ir mainījies, tad ir nākuši klāt šie te instrumenti, bet bāze ir palikusi. Vēl, jā, un es procesā jums iedošu arī dažas idejas no instrumentiem, kurus jūs varat izmantot jau tūlīt pat, un šis ir mans mākslīgā intelekta palīgs. Šis palīdz sagatavot jautājumu čatam.
PromptGenie.com ir lielisks formāts, kā tu savā klamzīgā izteiksmes formātā vari uzrakstīt apmēram, ko tu gribi, apmēram kādu domu tu gribi paprasīt, un viņš tev uzrakstīs 10 veidus, vienu par otru labāku to formulējumu. Sapratāt to domu? Šis vēl nav čats, šis ir čata palīgs, PromptGenie, un es šo izmantoju katru dienu, un plus arī ir otra puse, ka tu jau patiešo vari to darīt un strādāt jau konkrēti ar GPT. Ja? Labi. Tur var arī jautāt latviešu valodā, bet tas, kas ir, kas nestrādā, reizēm tā latviešu valoda ir dīvaina. Paturiet to prātā. Pagaidām es runājot ar čatu latviešu valodā pieķeru pie domas, ka es negribētu šādu veidu komunikāciju, piemēram, ar cilvēkiem uz āru, tāpēc tur arī tālāk mēs skatīsimies, ir iespēja pieslēgt intelektu automātiskai komunikācijai, pilnīgi automātiskai, kad čats tavā vietā raksta ēpastus un atbild uz ziņām un tā tālāk pats domā. Es pagaidām neesmu gatavs viņam uzticēt pilnībā to autopilotu. Es gribu tomēr redzēt, ko viņš tur raksta, tāpēc iespējams kādreiz tā varēs būt, bet pagaidām es teiktu, izmantojiet promptu. PromptGenie, tas ir lielisks veids, kā noformulēt domu un paprasīt komandu čatam. Ja? Redz, kur ir maksas versija, kā tad pavisam īsi ir bezmaksas versija, chats GPT, un ir maksas versija. Bezmaksas versija ir stipri ierobežotāks tas resurss, ar ko mēs tur dabūnam ārā. Tā kā es teiktu, vismaz, manuprāt, bija kaut kā 20 eiro mēnesī. Manuprāt, tie ir vērtīgākie 20 eiro mēnesī, ko tagad cilvēks var ieinvestēt, sadraudzējoties ar čatu un iemācoties. Un šeit ir iespējas dažādas, te ir, es varbūt vienu citu dienu uztaisīsim par to vairāk, bet šeit tu vari pieslēgt dažādus pluginus, ja papildinājumus. Man arī tur ir savs saraksts, bet tas, ko es noteikti izmantoju, tu vari pielikt pluginu vai to pagarinājumu un paprasīt, lai čats izanalizē kādu PDF failu. Tu vari piestiķēt grāmatu klāt PDF failā un paprasīt cienītais čat, izai cauri tai grāmatai un uztaisi man uz vienas A4 lapas konspektu svarīgāko no šīs grāmatas. Viņš uzmet tev uzreiz un viss ir laimīgi. Tev vairs nav jālas grāmata, dabūn vienu A4 lapu ar sopa solim ar svarīgāko no šīs grāmatas. Tu vari, ko es arī izmantoju vēl, tu vari piestiķēt citu pluginu un ielikt, piemēram, YouTube saiti un paprasīt, uztaisi lūdzu, 10 svarīgākās atziņas no tās stundas, kas tur notiek, ja, no tā stunda video, un viņš tev uztaisīs. Un man ir savi guru pārdošanā, psiholoģijā, un man nav tik daudz laika, lai skatītos visus tos video, bet es kopēju tās saites, un es prasu čatam, uztaisi kopsavilkumu, hei, un es esmu tik tādā starā par to šīm te jaunām iespējām, ko mēs varam izmantot, bet šoreiz ne par to stāst, te ir arī, tu vari uzreiz arī bildes taisīt šeit un tā tālāk, bet ja mēs iesim uz priekšu, mums šodien ir biznesa iespējas šajā jaunā laikmetā. Redz, kur vēl viena saite. Tie, kam ir doma galvā un ideja par savu biznesu, šeit ir viena lieliska vietne, kur tu vari, kas palīdzēs tev validēt, jeb autorizēties, vai tas ir tavs
vai tava biznesa ideja ir tā kā, perspektīva. Šis ir speciāla saite, kas palīdzēs tavai biznesa idejai piešķirs svaru, vai arī jūs, tad atkal biznesa idejas autorizācija. Ja? Tā kā mēs mazliet parunāsim vēlāk vēl par citām lietām, bet šobrīd, kā jau teicu, mums ir cilvēki ar ideju, un tālāk mums ir cilvēki ar biznesu. Mēs pagaidām runājam par cilvēkiem ar ideju, un šeit ir instrumenti, kas vēl pusgadu atpakaļ nebija. Tāpēc skatieties, vērtējiet, un pārsvarā visi ir par brīvu kaut kādu sākuma periodu, lai tu varētu viņus pabakstīt. Bet es esmu tik daudz sabakstījis, ka man kaut kur jau kredītkartē kaut kas pazūd. Tā kā to arī ņemiet vērā. Es vairs nespēju izsekot, kur es esmu pieteicies. Man ir aizdoms, ka tur kaut kur jau kaut kas jau manā kredītkartē nav labi. Jā, tā ir tā testa problēma. Ejam uz priekšu. Vēl viena saite līdzīgi atkal ar ideju, kad tu nāc ar savu ideju, tad atkal ielagojies šeit un tu paskaties, kā mākslīgais intelekts var tev palīdzēt no idejas uzbūvēt gan stratēģiju, gan jau ļoti konkrētas platformas, kā padarīt ideju par biznesu tādā step by step formātā no mākslīgā intelekta puses. Ja? Bet mēs iesim uz priekšu to. Tie vienkārši ir resursi, kas jums noderēs. Tas, ko es vēl gribētu teikt, ka vēl viena patiesība, ko teica Henrijs Fords, tu nevari izveidot biznesu, ja tu nevari viņu uzlikt uz papīra. Ja tu nevari to savu domu paņemt A4 lapu un pildspalvu un uzrakstīt, kas tas ir. Ja? Tāpēc tas, ko mums vajag iemācīties un saprast, mums vajag paņemt papīru, pildspalvu un uzlikt uz papīra savu ideju. Un tikai tad, kad tas vairs nav galvā, bet kad tas ir kaut kur pierakstīts, tikai tādā brīdī mēs sākam patiesībā saprast un analizēt un tad tas kļūst daudz īstāks nekā tad, kad viņš ir galvā. Un atkal runājot par šo pašu, uzlikt uz papīra, viens fantastisks, vēl viens gadgets, jeb instrumentu aplikācija. Šeit ir šie templēti, Canvanizers, Canvas. Tas nozīmē, ka šeit ir jau tā kā puzles gabaliņi, un šeit tu vari likt kopā, un katram puzles gabaliņam šajā biznesa pasaulē ir sava vieta. Ja? Un šeit ir jau tāda vizualizācija. Tu vari likt kopā šos puzles gabaliņus un skatīties, kā tavs bizness mainās un kas te pietrūkst, un analizēt tādā dizainiskākā, racionālākā formātā. Tā kā atkal šo ņemiet par labu un skatieties paši, rokaties, darbojieties, un tas būs jūsu pašu tālāk rokās. Iepriekš tā nebija nekā, iepriekš Untāls un citi biznesa trenēji šo vilku ārā papīra lapas un stāstīja un zīmēja. Tad tagad tas viss ir pieejams šeit un izdarāms daudz vieglāk, daudz ātrāk, daudz saprotamāk. Ja? Labi, ejam uz priekšu. Nākamais, draugi, vēl viena patiesība, un tad mēs vairāk citādus liksim malā. Viens iemesls, kādēļ cilvēki neuzdrošinās vai nav gatavi, viņi izdomā iemeslus. Un viņi izdomā, ka viņiem trūkst kaut kāda informācija. To sauc par ierobežojošām pārliecībām. Un tu nevari izveidot biznesu, kamēr tev pilna galva ar ierobežojošām pārliecībām. Iemesli, kas tev traucē, iemesli, kurus tu atrodi. Un te ir svarīga patiesība. Vairāk informācijas mums nevajag, mums pilnīgi pietiek. Tas, ko mums vajag drosmi izlemt, mums vajag pārliecību izlemt, mums vajag to,
bet ne informācija. Ja? Nu jā, un kā jau es teicu, mēs iesim vēlāk, turpinājums būs kaut kad novembrī, mēs strādāsim ar to daudz dziļāk un iesim iekšā un kopīgi atradīsim atbildes uz šīm te svarīgākajām uzņēmēju patiesībām. Jā, bet mums šodien nav tik daudz laika. Ja man prasītu, kā izveidot biznesu un man personīgi, kas jādara, lai izveidot biznesu, tad es teiktu, ka tev ir jātic savai idejai. Ja Ralfam izdosies, mēs ar Ralfu izdarīsim to kopā, un izdosies visiem, kas tic savai idejai. Vispirms ir tā ticība, un tālāk ir sistēma ap šo ideju. Ja tu netici savai idejai, ja tu šaubies, tad tu var nemaz nesākt. Izdosies tiem, kas tic savai idejai. Ja, un tālāk ir mājas darbi, ko mēs tur apliksim apkārt ar šo ideju. Un tas, ko es gribētu pateikt, vienā brīdī es palūkšu jums arī pierakstīt, un mums būs tabula, un mēs zīmēsim produktu grozu un tā tālāk pēc brīža. Bet es gribētu teikt, ka biznesa pamatā ir vērtība. Nav svarīgi, vai tu esi agronoms, vai tu esi jurists, vai tu būvē mājas, vai tu veido mājaslapas, vienalga. Tiklīdz tu rādi vērtību, tā ir biznesa iespēja. Ja? Bet kamēr nav vērtības, tikmēr nav biznesa. Un tas, ko es gribētu teikt, mēs it kā runājam šobrīd par tādām pašsaprotamām lietām. Ja? Lielai daļai, kas skatās šo prezentāciju, domā, bet es jau visu to zinu un tā tālāk. Padomājiet vēlreiz. Daudzas lietas, ko mēs zinām, bet mēs nezinām, kāpēc nedarām. Daudzas lietas, ko mēs zinām, mēs nezinām, kāpēc nedarām precīzi. Mēs kaut ko darām pa virsu vai pamēģināšanas dēļ, un biznesa pamatā atcerieties, draugi, primāri tu vari atrisināt kādu problēmu. Ja tu vari atrisināt kādu sabiedrības problēmu, ideāli, tur ir biznesa. Cilvēki tev gribēs par to samaksāt. Atrodi kādu problēmu noteiktā sabiedrības daļā, tādu, kuru tu vari atrisināt. Un liela daļa gribēs tev samaksāt par to tavu atrisināto problēmu. Ja? Tas nav nekāda teorija, tā ir ļoti konkrēta lieta. Labi, tagad uztaisām mazu diskusiju, ja mēs runājam, piemēram, par dārza iekopšanu. Atcerieties, mēs runājam, kad viena meitene teica, man patīk kopt dārzu. Kāda ir problēma, ko var dārznieks atrisināt pasaulē? Kādu problēmu atrisina dārznieks? Ja, ielieciet, draugi, savas idejas par problēmu un mazliet padiskutēsim, un tad tālāk mēs būvēsim tuneļus un darbosimies pa praktisko. Bet es gribētu dzirdēt jūsu domas par problēmu atrisināšanu, vai atkal paplašinam to jautājumu. Uzrakstiet, kādu problēmu jūs atrisināt saviem klientiem. Jā, tātad dārzs palīdz aizņemtajiem slinkiem uzturēt dārzu, dārzā nezāles, dārzā, saimniecei nav laika, un kāds to var, viņai varbūt nav trūkst ideju, trūkst laika, trūkst resursu, un tu viņas vietā to izdari, tu atrisini to problēmu. Labi, un tagad padomājot par sevi un par savu biznesu, padomājiet, ierakstiet problēmas, kuras jūs varat atrisināt. Un tur ir biznesa ideja. Kādas problēmas jūs atrisiniet saviem klientiem? Ja, dārs ideāli, tagad dārs temats, maleči, dārza tematu taisam ciet. Kādu problēmu jūs atrisināt?
ražojam lietas, kas grillējot nodara, bet atrisinām problēmu. Meklējam problēmu līmenī. Grillus mēs ražojam, piemēram, mēs ražojam grillus. Problēma ir tāda, ka cilvēks iespējams nezinu, ar iepriekšējo grillu ir uzgāzis sev virsū, tā kā es to izdarīju kaut kādu karstu ogļu čupu, vai ne? Mēs atrisinām to problēmu ar to, ka mūsu grills tev neiebirs klēpī, piemēram, ja? Vai vēl kaut kur. Cilvēkiem nav kur, tā nav problēma. Cilvēki nemāk cept gaļu, cilvēki apdedzina pirkstus un nodedzina matus, un tā ir problēma. Tāpēc runājiet ar klientiem problēmu valodās un pastāstiet, kā jūs viņu atrisināsiet. Cilvēkam nav grīli, jā. Finanšu konsultants atrisina finanšu lietas. Domājam dziļāk, finanšu konsultants palīdz tev tikt ārā no parādiem, piemēram, vai palīdz tev ietaupīt vai kaut kādus liekus izdevumus. Tās ir problēmas, ja finanšu konsultants atrisina palīdz tev ietaupa tā problēma, ka tev naudas trūkums ir, jo tu neesi iemācījies savas finanses sakārtot. Okay. Tā, ja? Labi. Ejam uz priekšu, draugi, atcerieties, kā tātad mums kāds ir pieslēdzies ar skaņu. Jā, izdarām, draugi, tā, ka es šobrīd būšu ar skaņu, bet labi. Un pirmais ir tātad biznesa pamatā ir atrisināta problēma, un otrs ir sasniegts mērķis. Ja? Bet iesim uz priekšu, problēma ir primāra. Tātad, ja mēs sākam savu biznesu, mēs skatāmies, kādu problēmu mēs varam atrisināt. Nākamā lieta, atkal tāda fundamentāla patiesība, Japāņi to sauc par ikigai, tas nozīmē cilvēks savā vietā, tas nozīmē, ja tu gribi savu ideju pārveidot par pelnošu biznesu, tad tev jābūt tādām 4 puslodēm noteikti tajā tavā idejā. Punkts 1, tev patīk to darīt, tev miedz acis, punkts 2, tev sanāk, punkts 3, cilvēkiem to vajag, punkts 4, tev par to maksā. Ja, un kolēģi, šīs nav pašsaprotamas lietas, tas ir tas, kā veidojāt biznesu. Un pēc brīža mēs jau skatīsimies pārdošanas tuneļus un instrumentus, un tur mēs redzēsim visus šos elementus. Ja, un ja tu šobrīd strādā algotu darbu, tad es teiktu, padomā arī šajā formātā, cik daudz no šiem 4 elementiem ir tajā, ko tu dari šobrīd, un iespējams to arī veidot savu biznesu caur savu hobiju vai caur lietu, nevis A, bet vai lietu B, kas tev ir padomā. Tev patīk, tev sanāk, cilvēkiem to vajag, un cilvēki ir gatavi par to maksāt. Nākamais, ko es gribēju pateikt, mēs esam aizgājuši prom pārāk daudz bezpersoniskumā. Mēs esam aizgājuši pārāk daudz tādās formalitātēs, pārāk daudz tehniskās procedūrās, bet tas, kas ir pazudis, un es parādīšu, lūk, kas ir pazudis. Šis ir Jurijs. Jurijs ir cilvēks savā vietā. Šī ir neapmaksāta reklāma. Jurijs ir cep kartupeļus Lido restorānā. Un viņš to dara daudzus gadus. Ielieciet plusiņu, kurš zina un pazīst, varbūt ir redzējis dzīvē Juriju. Ja viņš gribētu veidot savu biznesu ideāli, viņš ir perfekta ikigai modelis. Viņam labi sanāk, viņam patīk tas, ko viņš dara. Viņš nestrādā, necept kartupēs, viņš būtu lielisks biznesmenis. Tas ir tas cilvēks savā vietā. Un tas ir tas, kur tad ielieciet plusiņus, ka jūs vēl pazīstat cilvēkus savā vietā, cilvēkus, kur tu redzi, ka viņš dara savu lietu, tu redzi, ka viņš ir tas Mārcis ideāli. Cilvēks savā vietā, un tā ir tā milzīgā patiesība. Nav svarīgi, ko tu dari, svarīgi, ka tu esi savā vietā, un tu dari to darbu ne tāpēc, ka tev
tev jāiet uz darbu, bet tāpēc, ka, hei, tā ir mana lieta, mana sirds lieta, ja? Un tas ir svarīgi. Nākamais, redz, kur ir viens mans projekts, ko es izveidoju zobārstniecības klīnikai, tad saglabājot šo pašu domu par cilvēcību. Kā jau teicu, mēs esam aizgājuši prom no cilvēcības, un tā ir viena problēma. Tas, kas ir svarīgi, mēs atgriežamies pie stāstiem, mēs atgriežamies pie vēstulēm, pie personiskas komunikācijas. Ja tu gribi veidot savu biznesu, aizmirsti par pikseļiem un čata versijām, sāc ar vēstuli sabiedrībai, sāc ar komunikāciju, uzraksti pasaulē vēstuli, kas tu tāds esi, ko tu dari, kāpēc tev tas ir svarīgi un cik daudz mīlestības ir tavā darbā. Ja, tas būs sākums. Uzraksti pasaulē vēstuli. Redz, kur ir Ella. Ella, es viņai mazliet palīdzēju uzrakstīt šo vēstuli, bet mēs daudz runājām par viņas dzīvi, un viņa ir zobārsts, un viņa strādā jau paudzēs, viņa ģimenē ir zobārsti, un tās ir lietas, ko cilvēki novērtē. Tās ir lietas, ko mums vajag likt kā pirmajā lapā. Mani sauc Edgars, un es mīlu savu darbu. Un tas ir tas, ko vajag paturēt prātā. Vēl viens projekts, atkal, ja mēs runājam par ideju un pelnošu biznesu, cilvēcība. Lūk, ir Andis. Ja? Andis ar vēstuli pasaulē. Manuprāt, lieliska vēstule. Un ja tu gribi savu biznesu un savu ideju padarīt par biznesu, sāc ar vēstule pasaulē. Kādā veidā tu nokļuvi līdz tai domai, kādā veidā tas notika un kā tas transformējās un kāpēc tev tas ir svarīgi un kāpēc tās ir tās lietas, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Ielieciet plusiņu, ka jūs uztverāt to domu, draugi. Jūsu vietā to neviens neizdarīs, un čats jūsu vietā to neizdarīs. Un tās ir lietas, tas ir mājasdarbs, kas jums jāizdara pašiem. Vēstule sabiedrībai, pasaulē, hei, pasaulē. Un tā vienkārši paturiet to prātā. Nezinu, kāpēc, bet tas ir par maz novērtēts aspekts tādā biznesa formātā. Ja? Hei, pasaulē! Es jūs mīlu un skatieties, kā mēs varam kopā padarīt pasauli labāku. Vai jums patīk šāda vēstule? Vai jūs gribētu tādu vēstuli lasīt? Un tad jūs gribētu skatīties, ko vēl viņš piedāvā, Andis. Es domāju, ka gribētu gan. Un tāpēc sāciet savu biznesa ceļojumu, savu ideju ar vēstuli pasaulē. Un ideālā gadījumā, ziniet, tie, kas ir kolēģi šeit, jūs pat varat man atsūtīt savu vēstuli kādā brīdī. Es apsolu iespēju robežās piekoriģēt un varbūt labāko vēstuli. Vai vēl labāk atnāciet uz nodarbībām un es jums uzrakstīšu jūsu vēstuli točinīt piekoriģēšu. Ja? No malas varbūt visiem nesanāks, mēs šobrīd esam 100 un es esmu 1, bet taču atnāciet un es jūsu vēstuli pasaulē uzmodelēšu, mēs ieliksim iekšā tā, lai kā teikt, saslēdzās. Labi, ejam tālāk. Jā, tas ir tas, ko es teicu. Vēstulē, cilvēcība, pasaulē, mīlestība, lai dzīvo mīlestība. Labi. Nākamais, ko es gribētu pateikt, atkal atceramies, draugi, ka mēs šeit esam divas kategorijas. Cilvēki ar ideju, kas grib uztaisīt kaut ko no savas idejas, un tad ir cilvēki, kam jau kaut kas ir. Tāpēc esiet tie, kam kaut kas ir, esiet pacietīgi. Mēs drīz ķersimies klāt pikseļiem un tuneļiem. Ļaujiet parunāt ar tiem, kas šobrīd vēl, kā teikt, meklē čakras un meklē atvērt to savu potenciālu. Ja? Un skatieties, šis ir viens ģeniāls attēls.
Es viņu ieliku tāpēc, ka es viņu gribēju ielikt. Te tāds ļoti skaists uzņēmēja ceļojums. Pirmajā līmenī tu nopērc arbūzu pa €50 un apēdu. Biznesa nav, paēdis esi, visi čikiniekā. Tāds biznesa pasaules modelis. Otrajā līmenī tu nopērc arbūzu pa eiro un tu pārdod kaimiņam pa €50. Jā, parādās peļņa 50 naudiņas, 50 centi. Un ziniet, kas ir interesanti? Šajā līmenī pēc būtības pievienotā vērtība ir salīdzinoši niecīga. Bet, ja mēs tā paskatāmies globāli, tad pasakiet lūdzu loģistikas kompānija, praktiski jebkura loģistikas kompānija, ar ko viņai ir īpaša? Vai loģistikas kompānijai ir automašīnas standartā? Loģistikas kompānijai standartā nav automašīnas. Loģistikas kompānijai ir telefongrāmata. Un viņi pazīst, loģistikas kompānija pazīst čaļus, kas ražo desas, un viņi pazīst čaļus, kam pieder automašīnas. Un tad viņi saved kopā, loģistikas kompānija saved kopā desu ražotājus ar auto īpašniekiem un sanāk biznesu un paņem par to naudu. Uztverēt domu, pievienotā vērtība tur ir niecīga, bet tu vienkārši saved kopā divus segmentus. Un tur sanāk biznesa. Ja mēs paskatāmies būvkompānijas, lielās būvkompānijas, vai viņām pieder traktors? Nē, viņiem pieder dokuments, ka viņi savedīs kopā apakšuzņēmējus, kuriem ir traktors, kopā savedīs ar cilvēku, kurš grib uzbūvēt māju. Un tie ir starpnieki. Un es gribētu teikt, ka ja mēs tā padomājam, šis ir tas otrā līmeņa bizness, kad patiesībā tev jāiemācās savest kopā divas cilvēku kategorijas un tur paprasīt naudu. Sapratāt to domu? Ja, un tur jau arī sanāk biznesa. Pievienotā vērtība ir nosacīta nekāda, bet izņemot to, ka tu saved kopā cilvēkus ar gaļu un cilvēkus ar automašīnu. Un viss notiek. Ja? Tā kā te arī jau var, domājot par biznesu, savest kopā kaut kādas kategorijas, kuras citādāk nesatiktos vai satiktos ar problēmām, tu atrisi viņiem satikšanos. Trešais biznesa brokastis, jā, var gadīties dažādi formāti, bet iespējams tev ir datu bāzi, bet domājiet, kā jūs varat savest kopā kādas cilvēku kategorijas un paprasīt par to naudu. Ja? Trešajā līmenī tu jau radi pievienoto vērtību, un es teiktu, ka patiesībā trešā līmeņa bizness ir tas, uz ko mums vajadzētu orientēties. Es vismaz tā domāju, tur ir tāds lielākais varbūt potenciāls tādam mazam vidējam uzņēmējam atrast to trešā līmeņa biznesu. Mēs nerunāsim par ceturto, kur tev ir rūpnīca un kur tu kā teikt, tev ir filiālis un rūpnīca, bet trešā līmeņa biznesa, manuprāt, man personīgi arī šobrīd ir trešā līmeņa biznesa, un tas ir tas, man liekas, kur ir tālāk tāds jau stabils formāts. Jā, otrajā līmenī tur varbūt nav stabilitātes, bet trešajā tur jau ir lūk, ekoloģistika, es teicu, loģistikas kompānija saved kopā un paprast par to naudu. Redz, kur ir trešā līmeņa biznesa. Tas nav kartupelis, tas jau ir super kartupelis. Paskatieties uz kartupeli un tad paskatieties uz šito te pa piecīti, kokteils pa piecīti, ja? Un redz, kur ir kartupelis. Parastais, iebāzt ceļā un sarulēts un pārdots pa kaut kādu 3 eiro, man liekas, uz puļķīša. Ja? Ideāls biznes, skatieties vēlreiz, rekur biznes maziņš un te 5 eiro kokteilīts.
Tieši tāpat kartupelis eļļā iemērkts un pa 5 eiro pārdots. Ne, pa 5 diez vai, bet pa 3 tačinīt. Ja, te ir stāsts par pievienoto vērtību, ko mēs radām. Ja, vienmēr ir pievienotā vērtība. Jo lielāku pievienoto, jo gudrāku un lielāku pievienoto vērtību tu radi, jo vairāk tev ir naudas. Labi, ejam uz priekšu. Lūk, tad šie 4 kompetenci līmeņi. Pirmajā līmenī tu eksistē, esi vāvernieks. Tur no 9 līdz 5 tur nav naudas, tur nav prieka, tur ir pārgurums un depresija. Ja, kolēģi, sapratāt to domu. Otrajā līmenī tu esi labs kaut kādā savā profesijā. Tu esi labs grāmatvedis, tu esi labs jurists, tu esi labs celtnieks, da jebkas, tu esi labs. Prezentācija, protams, ka būs pieejama. Jā, tad tu esi labs, un šī brīdī, angliski sakot, above average, virs vidējā. Un tiklīdz tu pasaulē esi virs vidējā, savā nozarē, savā nišā, savā kaut kādā, savā pasaulītē, virs vidējā, tā tu kļūsti interesants. Tanī brīdī tu sāc domāt, ka, hei, šeit varētu sanākt biznesa. Ja? Tad biznesa sākas otrajā līmenī, ka tu esi labāks nekā pirmā līmeņa, profesionālāks nekā pirmā līmeņa. Trešajā līmenī tu esi izcils, varbūt labākais, viens no top 20 Pareto princips, 20-80, tu esi izcils savā nišā. Un ceturtajā līmenī tu esi olimpiskais čempions, tu esi jau kaut kur pašā augšā. Un jo augstāk tu esi, jo principā teorētiski un arī praktiski tev jo vairāk tev ir naudas, jo lielāku vērtību tu radi pasaulē. Un te ir stāsts par to, kā izveidot savu biznesu. Nu, lūk, te ir attēls, kāp pa trepītēm uz augšu. Otrajā līmenī tu esi labs, tu vari izvest suni, pastaigāties, vai ne, pirmajā vai otrajā, un jo augstāk tu kāp, jo tev ir lielāka iespēja tavam biznesa potenciālam. Sapratāt to domu, te nav nekā sarežģīta, bet atkal mēs it kā reizēm palaižam garām šādas svarīgas nianses. Ja, labi, ejam uz priekšu. Vēl dažas fundamentālas patiesības par to, par šodienu un vispār par šī brīža realitāti, ko es esmu sapratis, ka iespējams, ka mākslīgais intelekts vēl neatņems darbu šodien, bet to noteikti izdarīs kāds cits Juris Anna, kurš būs iemācījies izmantot mākslīgā intelekta instrumentu savā ikdienā, vai tas ir mārketings, vai tas ir jebkas, tu nevari no tā izvairīties. Patiesībā variantu vairs nav. Tev šobrīd ir jāsāk vērt vaļā mapi un apgūt vismaz tavā nozarē esošos instrumentus, kuri tur ir. Un nav variantu, tev viņus vajag apgūt, lai ir gads pagājis pēc būtības, ja tu vēl neesi tur iekšā, tad tu jau diezgan esi tagad jau teiksim, pavisam nokavējis, ka tu jau es arī jūtos atpalicis, es varēju ātrāk sākt. Ja, bet te ir stāsts par to, ka no tā nevar vairs izvairīties. Tev ir jāpiedalās. Labi. Maza reklāmas pauze, tā kā jau teicu, šodien mēs esam stundu lieliski, kā teikt, jau norunājuši. Mēs ķersimies tūlīt klāt pikseļiem un citām lietām. Bet mums ir projekts kopīgs, kur mums būs 20 nodarbības, 10 mums būs coachings un 10 mums būs instrumenti. Ja? Mēs tiksimies citā reizē ar tiem, kas gribēs iet tālāk. Labi. Jautājumi par savu biznesu, kā jau teicu, draugi, ja tu gribi izveidot savu biznesu, tad jautājums ir, vai tu tam tici? Cik ļoti tu tam tici savai idejai. Ja? Un tālāk vienkārši izdzen cauri to savu ideju, caur šīm te instrumentiem un radi vērtību. Un tagad paskatīsimies jau ļoti konkrētus priekšlikumus. Mums bija praktikums, tagad būs praktikums. Bizness nākamajā līmenī.
kaut kādu laiciņu atpakaļ es sēdēju kafejnīcā un es dzirdēju sarunu. Runāja divi puiši, un viņš teica, klausies, šefs atkal ir aizpēries uz Taizemi. Atkal viņš mēs te raujamies melnām mutēm, un viņš atkal ir kaut kur savā Taizemē kā paisi ārā. Mēs te un viņš tur. Un es jau neko neteicu, es tā padomāju, jūs esat šeit, un viņš ir tur. Jūs varējāt būt tur, katrs no jums varēja būt viņa vietā, bet tas, ko šis cilvēks ir izveidojis, šefs, viņš ir izveidojis sistēmu, kas strādā, sistēmu, kas ir efektīva bez viņa klātbūtnes. Un tad, kad tu izveido sistēmu, kas strādā bez tavas klātbūtnes, tad skaiti, ka tas ir efektīvi funkcionējošs biznes. Mans formāts vēl nestrādā tā, ka autopilotā, bet scale up nozīmē principā, ka tevis nav, tu vari atrasties jebkur un tava sistēma strādā, tava sistēma pelna naudu. Ja, es teiktu, ka mēs šobrīd skatāmies uz šo formātu, kā izveidot biznesu, kas strādā bez tevis patstāvīgi. Ja? Labi, ejam uz priekšu. Tradicionāli paprasīju Emīlijai. Emīlija saka, kas jādara, lai to biznesu pacelt nākamajā līmenī. Emīlija teica, viņa teica, mēs pat varam paprasīt Emīlijai. Mēs varam paprasīt Emīlijai tagad. Kur tūlīt Emīlija. Kolēģi, vai jūs redzat tātad manu ekrānu? Tagad ne. Tagad neredzat? Ne? Nav? Pagaidi. Labi, tūlīt es atradīšu formātu. Tā, share un... Tagad redzu to pašu prezentāciju. Un tagad ir čats? Brauzeri. Jā. Ir čats? Aha. Jā. Labi. How to scale up. Jā, un skatieties, čats strādā, un tu vari uzdot jebkādu jautājumu, un šeit ir saraksts ar aktivitātēm. Viņš ļoti konkrēti tev uzrakstīs gan pa soļiem, pa platformām, kas tev ir jādara. Ja, viņš ir lieliski, un tu viņu vari tirdīt par katru no šiem elementiem un par katru no šiem plāna punktiem. Tu vari visu dienu ar viņu diskutēt par leadership development un new market approach un risk management. No katru no šiem punktiem tu vari izvilkt atsevišķi un visu dienu meditēt par šo tematu. Ja, tā ir tā pievienotā vērtība, ka tu vari čatam paprasīt principā jebko un tālāk par jebko diskutēt līdz nelabumam. Jā, bet tā ir tā pievienotā vērtība, kā scale up the business. Vēl tas, ko mēs uzrakstījām īso promptu, tu viņam vari paprasīt how to scale up the business un kādus man resursus atrodi man aplikācijas, atrodi man lapas, vietnes, instrumentus, kurus man vajag izmantot katrā no šiem līmeņiem, un viņš jau atradīs jau konkrētus softus un ko man vajag izmantot. Jā, jautājums ir, kā tu to jautājumu, kā tu to izmanto, un kā jau es teicu, informācijas mums pietiek. Mēs iemācāmies runāt ar čatu, viņš mums iedos informāciju. Tas, kas cilvēkiem trūkst, viņiem trūkst izpratnes, ko ar to informāciju darīt, viņiem trūkst izpratnes, kas tad ir, kā tas izskatās dzīvē, un tā ir tā biznesa coachinga priekšrocība, kad informācija viņa ir šeit. Jautājums, ko mēs ar to darām un kā tas izskatās dzīvē, tas ir vienmēr atvērts jautājums. Ja, tā kā iesim uz priekšu un tagad paņemsim. Tagad, kolēģi, vai jūs redzat prezentāciju? Ir? Ja? Ir prezentācija, jā. Malači, ejam tālāk. Tad, ko domā Edgars? Čats mums uzrakstīja veselu kalamburu, bet
Tas, ko es gribētu teikt, scale up the business, kā es to saprotu, nozīmē, ka tu esi izveidojis kaut vienu sistēmu, kas strādā, kas pelna naudu, vienu biznesa modeli, kas strādā efektīvi. Un tad, kad tas strādā, tad tu vari vienkārši šo modeli multiplicēt, tu viņu vari pavairot dažādās versijās, neizjaucot to galveno formātu. Ja, tā es to redzu, un mēs arī par to tūlīt parunāsim. Un mēs parādīšu arī piemēru ar jogas puišiem, kā sastiķēt pareizās lietas pareizā secībā, kā es to redzu. Ja? Scale up, tas nozīmē to, kas strādā, uzlabo un pieliec klāt jaunus resursus. Lūk. Labi. Ja man paprasītu, tad Emīlija mums pateica savu formātu. Šeit ir mans saraksts ar lietām, kas jādara, lai uzlabotu biznesa efektivitāti. Un mēs šodien, mums nav tik daudz laika, mēs paņemsim ar sarkanu aplīti, mēs paskatīsimies lietas, ko es šodien esmu priekš jums sagatavojis. Pārējām mums šodien nav laika. Bet konceptuāli jums jāaiziet cauri visām formātām. Ja jūsu biznesa ir iesprūdis un kaut kas nenotiek kā vajag, tad biznesā eksistē tā saucamā nulles līmeņa domāšana. Tas nozīmē, ka mēs sākam no nulles, mēs tā kā pulksteņu meistars, mēs izjaucam sistēmu pa detaļām, mēs saliekam uz galda detaļas, biznesa procesus. Un tam mēs paceļām vienu pēc otra, novērtējam un saliekam atpakaļ. Ja, tad tas ir tas, kā mēs to darām. Ja biznesa nestrādā, izjauc esošo sistēmu pa detaļām, un tad katru detaļu pacel, novērtē un saproti, vai tas šobrīd ir aktuāli. Un ja ir, tad lietas kopā. Jauna domāšana, jauni produkti, tūlīt es jums iedošu visu laiku vērtīgāko tabulu, man liekas, uzņēmēju darbībā. Ielieciet plusiņu, ja jūs gribat redzēt visu laiku vērtīgāko tabulu uzņēmēju darbībā. Jā, tie, kas grib maleči, tūlīt būs pēc brīža. Ideāli. Jā, tātad, ko mēs šodien darīsim? Mēs paņemsim produktu kategoriju, mazliet pabakstīsim, tad mēs paskatīsimies pārdošanas kanālus, un es ar jogas puišiem nodemonstrēsim, kā to var saslēgt, un jauni instrumenti. Pārējiem mums šobrīd nav tik daudz laika. Jā, nu lūk, jauni produkti. Un kas ir interesanti, tad, lūk, šī ir tabula, draugi, ja? Visu laiku, manuprāt, vērtīgākā tabula ever uzņēmējdarbībā. Un es pastāstīšu, kas šeit ir. Šeit ir, ja tu esi uzņēmējs, tas nozīmē, ka tev ir nevis viens produkts, bet tev ir vairāki produkti, tev ir pietiekami daudz produkti, kas ir salikti pēc vērtības. Ja mēs redzam šeit, tad te pirmajā līmenī ir produkti, kurus tu dod cilvēkiem par brīvu. Lai piesaistītu cilvēku uzmanību, lai viņi uz tevi noreaģē. Tas nozīmē, ka tev nav viens produkts, tev ir pirmā līmeņa produkts, tev tur ir saraksts ar vairākiem produktiem, kurus tu dod pasaulē par brīvu, lai cilvēki paņem to par brīvu un viņi atrod vērtību tajā. Viņi nemaksās naudu, viņi gribēs paņemt par brīvu, un tev ir jābūt sarakstam ar lietām, ko tu dosi savējiem par brīvu. Jā, tur mēs par to parunāsim, tā kā atceraties, te ir pirmā līmeņa produkts, ir piesaistīt uzmanību, radīt interesi. Tur naudas nav un speciāli nav. Mēs nepārdodam pirmajā solī, mēs vienkārši dodam cilvēkiem lietas par brīvu, lai viņi ar mums iepazīstas, lai viņi ar mums sadraudzējas, lai veidojas saikne. Un otrajā solī mēs arī neprasam no viņiem naudu. Mēs otrajā solī dodam viņiem vēl dziļāku mīlestību, ja tā var teikt. Ja pirmajā solī mēs pievērsām uzmanību, tad otrajā solī mēs sākam ar viņiem strādāt, mēs mācam viņiem kaut ko darīt, mēs viņiem rādām, mēs, piemēram, online webinārs, tur ir vēl kaut kas. Mēs veidojam jau tādu interaktīvu, padziļinātu saikni un neko nepārdodam.
Ja, tur ir pirmajā līmenī nav naudas, otrajā līmenī arī nav naudas. Tāpēc, kā cilvēki grib ar mums saikni, viņi grib novērtēt, viņi grib saprast vērtību, kādu mēs viņiem dodam, viņi grib mums uzticēties, viņi grib saprast, vai tiešām tas ir viņam domāts, un tur ir milzīga kļūda gribēt naudu pārāk ātri. Tev ir jābūt produktu trepei, un tev ir jābūt produktu kategorijām, ar kurām tu nāksi pie saviem klientiem. Un vispirms tu viņiem dos par brīvu, pēc tam vēl kaut ko par brīvu, un iespējams trešajā solī būs kaut kāds testa drives, kaut kāda demo versija. Ja? Un tad trešajā solī tu iemācīsi viņiem izvilkt maku un samaksāt kaut eiro, kaut 2 eiro. Trešajā solī neprasi uzreiz 150, paprasi 2 eiro, lai viņi iemācās izvilkt maku un samaksāt par tavu darbu kaut kādā veidā. Un, kad tas būs noticis lieliski, tālāk tu viņiem piedāvās savu pamata produktu, un pēc tam tu piedāvās labāko, ko tu viņiem vari piedāvāt, dārgāko, un viņi būs ar prieku viņi to nopirks, tāpēc, ka tu būsi izgājis visu šo ceļu, viņi tev būs, tu būsi draugs, tu būsi sadraudzējies, tu būsi atrisinājis problēmu, viņi tev uzticās. Visu laiku vērtīgākā tabula uzņēmēja pasaulē. Ielieciet plusiņu, ka uztvērāt to domu, un manuprāt, ka bez tā nevar. Mūsdienu pasaulē lielākā kļūda gribēt naudu pārāk ātri, un tā tas nenotiek. Un tagad jūsu mājas darbs, padomājot par savu biznesu, vai jūs, nezinu, taisat mēbeles, vai pasniedzat jogu, vai darat vienalga ko, vai finanšu pakalpojumus, atrodiet, paņemat šo tabulu un ielieciet savus produktus šajā tabulā. Ielieciet šo ceļu, šo vērtību trepi, kādā veidā jūs to varētu pasniegt saviem klientiem. Ja, un ja tas nav izdarīts, ja šis mājas darbs nav izdarīts, tad tālāk ir patiesībā grūti kaut ko scale up, jo te ir stāsts par to, ka mēs kāpjam uz augšu, mēs iegūstam klientu kā labāku un labāku draugu, un dodam viņam aizvien lielāku un lielāku vērtību, un paprasam aizvien lielāku un lielāku naudu. Jā, nu, piemēram, līdzīgi arī tā kā manā pasaulē, piemēram, tad, kad mans dārgākais produkts ir, principā, apmācības uzņēmumiem pašā virsotnē. Mans dārgākais produkts ir individuāls, piemēram, coaching formāts. Ja, tas ir pašā augšpusē, bet neviens tev nemaksās uzreiz milzīgu naudu, kamēr tu nebūsi izgājis visu šo ceļu. Ja, es teiktu, šis ir obligātais mājas darbs cilvēkam, kurš grib scale up, kurš grib arī sākt arī no idejas līdz biznesam. Bez šī nevar. Tev ir produkts un te ir vērtība, un tālāk atliks tikai pielikt klāt instrumentus, kā mēs šo nokomunicēsim. Sapratāt to domu? Ejam tālāk, šis ir obligātā tabula, un arī mūsu tālāk mēs iesim uz priekšu, paturiet šo prātā, mums tas būs vajadzīgs. Ja, un te ir stāsts vēl par to, kad ja pirmajā līmenī vai kaut kad tad, kad mēs savu biznesu sākam, mums ir tikai viens produkts, viens piens, tad ja mēs scale up, ja mēs gribam pacelt biznesu nākamajā līmenī, tad mums ir produktu gross, kurā vairs nav viens piens, bet ir 5 dažādi produkti, un ko mums vēl vajag saprast, kad visi šie produkti mūsu grozā atkal nav vienādi klasificējami. Visiem šiem produktiem ir kāda noteikta pievienotā vērtība. Ja mēs, piemēram, un ar šo mēs tūlīt arī pastrādāsim, mēs redzam, ka tur ir produkts magnēts, par ko mēs runājām, un tā tālāk. Un katram ir sava cena, un katram ir sava vieta.
Un mēs paņemsim 3 no šiem produktu kategorijām un mēs uztaisīsim pēc brīža jau atkal pelnošu tādu tuneli, bet paturiet prātā, ka mums vajadzēs mūsu platformā izmantot šeit 3 kategorijas. Mums būs magnēts, mums būs vilcējs un mums būs piepārdodamais. Ja? Magnēts, vilcējs un piepārdodamais. Un katram būs sava vieta mūsu pārdošanas tunelī. Labi, ejam uz priekšu. Artūrs ir, Emīls ir, kolēģi. Nesat vēl, kā teikt, nesat kaut kur jogā šobrīd piedalīties? Esam uz vietas abi divi. Jā, ar visu skaņu ideāli. Vakars jums, draugi. Ideāli, ir ļoti labi, ka skaņa ir maleči. Jūs esat īsti, ja tu gribi teikt, pastāst mazliet, tā ir? Arturs, ja, pareizi? Jā, mēs esam pavisam īsti un tādi, kādi esam. Joga, pirms var jogu mācīties un darboties, ja? Pareizi? Jā, pilnīgi noteikti. Ideāli. Nu ko, un tā ir jūsu mājaslapa jogasklase.lv, tā? Tieši tā. Lieliski. Tie, kolēģi, neticīgie pārējie, kas šaubās vai untāls, tad negauž muļķības, tagad Arturs un Emīls ir īsti, šī ir viņu mājaslapa, un mēs tikāmies kaut kādu 2 nedēļas apakaļ, un es viņiem teicu, ka es viņiem uztaisīšu vienu nosacīti funkcionējošo biznesa modeli, un mēs diskutējām, kā labāk, kā efektīvāk, un tad te ir tas mans redzējums, ja, tā kā ejam uz priekšu. Šis ir daļa no mājaslapa, šī principā pirmā bilde jūsu mājaslapā, un tas, ko es gribētu pateikt arī jums un arī citiem kolēģiem, citiem uzņēmējiem, nekad nesāciet sarunu par sevi. Nekad nesāciet sarunu ar pasauli par sevi. Jūsu mājaslapā ieejot, principā, pirmais, ko viņi redz par mums. Mans ieteikums, mainiet šo pirmo sadaļu nevis par mums, bet par jums. Stāstam vienmēr ir jābūt nevis par mēs kā joga, bet par tiem cilvēkiem, kam vajag jogu. Atcerieties, tā ir milzīga kļūda, ierauga mājaslapa, mēs par mums, otrādāk, nevis par mums, bet par jums. Lai cilvēks, kurš ienāk mājaslapā, pirmais, ko viņš izlasa, nevis, ka es pasniedzu jogu, bet sveiciens sāpju nomocītais vai kaut kāds, vai prieka meklētāji, vai noguruma nomāktais. Un es nezinu, kas tu esi, es nezinu, vai tu šajā lapā tu meklē enerģiju, dzīvesprieku, motivāciju, ļoti iespējams, un mēs iespējams nekad neesam tikušies, bet tas, ko es zinu, ka šeit ir vieta, kur atrast iedvesmu, es zinu, ka šeit ir vieta, kur cilvēki kļūst laimīgi. Es šobrīd runāju nevis par mums, bet ar cilvēkiem, kas varētu apmeklēt jūsu vietni, kolēģi. Vai sapratāt to domu? Mēs sarunu sākam sarunu ar cilvēkiem, kas ir mūsu klienti, un mēs tā kā veidojam šo sarunu. Tas ir mans ieteikums, jūs varat man nomētāt ar akmeņiem un tomātiem. Mans ieteikums, nekad nesāciet mājaslapā vai piezīmēšanās lapā sarunu ar auditoriju par mums. Sāciet par viņiem. Jā, tur tas ir tas formāts. Un tas nav pārmetams, tā ir vienkārši viena lieliska mācība, kā būt efektīvam saziņā. Jā, kolēģi? Arturs, jā? Emīls. Mans ieteikums, bet mēs iesim uz priekšu. Ceļojums uz klienta sirdī un naudas maku nekad nesāks ar stāstu par tevi. Tas vienmēr sāks ar stāstu par viņiem, par cilvēkiem, kam vajag jogu, par sāpju nomāktajiem, motivācijas meklētājiem, nogurušajiem ofisa darbiniekiem un tā tālāk un tā joprojām. Sapratāt to domu, draugi. Tā ir viena dziļa fundamentāla patiesība. Tā nedariet. Vai arī dariet un paskatieties, kas strādā labāk. Biznesā varat untālam neticēt, varat uztaisīt variants A un variants B, un tā tas parasti tiek darīts.
divas lapas, viena ir A, viena B, un tad vienkārši salīdziniet to KPI, salīdziniet ciparus, un tā jūs redzēsiet, ka Untāls neblefo. Ejam tālāk. Labi. Mēs runājām par jogu, un šeit bija stāsts par klasisko jogu un tā tālāk, ļoti, ļoti lieliskas lietas, un tas, ko es, kolēģi, arī pārējie, tas, ko es teicu, labi, bet paņemām jaunu nišu, paņemām vienkārši jaunu nišu, un es teicu, un es atkārtoju, vislielākā nauda ir business to business sektorā. Paturiet to prātā. Ja tu vari kaut ko piedāvāt business to business pasaulē, go for it. Tur ir vislielākā nauda, vislielākā iespēja nopelnīt. Nevis business to customer, nevis piedāvāt cilvēkiem konceptuāli, bet uzmeklēt biznesa pasauli, biznesa uzņēmumus, konkrētus uzņēmumus un tur saslēgties ar viņu vajadzībām. Un tas, ko es iesaku jums darīt, jūs, kolēģi, to var darīt, var nedarīt, bet es iesaku to darīt, atrast uzņēmumus un izveidot biznesa jogu vai joga uzņēmumiem, joga ofisa darbiniekiem. Un tālāk es ar Emīliju un Čata palīdzību uzmeistaroju tādu jau pārdošanas stratēģiju joga uzņēmuma biroja darbiniekiem. Ja? Un, manuprāt, tā ir zelta bedra. Ja es būtu jogas tagad guru, es tūlīt pat kā rāmētu koferi un dodos pie Latelekom jogas uz tetu un teikt, klausieties, manuprāt, jums vajadzētu jogu uzņēmumā. Nu, kaut kā tā. Labi, ejam uz priekšu. Kā jau, ja mēs gribam izveidot stratēģiju, tad redz, kur ir pirmais uzdevums ir, kas ir mana auditorija. Es palūdzu Čatam promptu, ja pavēli pavisam īsi, tu esi marketinga eksperts, psihologs, un tavs uzdevums ir mazliet paanalizē tos cilvēkus, palīdzi man labāk saprast tos cilvēkus, uzņēmuma, ofisa darbinieks, biroja darbiniekus, palīdzi mums labāk sagatavoties šim pārdošanas komunikācijas formātām, un tāpēc pirmais, ko mēs darām, ir analizējam mērķa auditoriju. Mēs palūdzam Čatam, lai viņš ļoti smalki iziet cauri saskarsmes punktiem, piemēram, un tas, ko viņš mums ir uzrakstījis. Tam mums šobrīd nav laika, bet konceptuāli viņš ir sadalījis gan par demogrāfijas parametriem, ienākums, industrija, ģimenes stāvoklis, vērtības, ticības, intereses, hobiji, kaut kādas specifiskas lietas. Čats to visu ir mums jau sastrukturizējis. Motīvi, kas šiem cilvēkiem liek rīkoties, kas viņiem liek pieņemt lēmumus, kādas ir viņu problēmas, kādas ir viņu saskarsmes punkti vai sociālo tīklu grupas, ja, kas viņus stimulē, kas viņiem liek pieņemt lēmumus, kādā veidā mēs varam ar viņiem labāk saprasties. Un šī tā analītika, ko tu nevari ignorēt, šīs ir tās lietas, tie ir tie mājasdarbi, kurus pēc tam mēs izmantojam sarunā, mēs viņus izmantojam pēc tam pārdošanas komunikācijā un mārketingā, un tā ir tā pirmā lieta, ar ko es runāju. Ne tik daudz pat kādu produktu es piedāvāju, bet kas ir mana auditorija tādā dziļā portreta līmenī. Ja? Un tātad sapratāt to domu. Nekas nevar būt svarīgāks kā mana klienta vai mērķa auditorijas analītika. Ar to mēs sākam vispār biznesa domāšanu, kas ir mani klienti un kas ir šie saskarsmes punkti. Labi, ejam uz priekšu, tātad redz, kur Čats mums uzmodelēja biroja darbinieku. Nākamais, pain points, tātad, kas viņam sāp, kādas sāpes es varu viņam atrisināt. Atcerieties, mēs runājām, atrisini problēmu, atrisini savai auditorijai kādu sāpi, un viņi tev būs gatavi samaksāt. Tātad sāpes, kas ir šie pain pointi. Labi,
ejam uz priekšu. Tātad čats mums uztaisīja biroja darbinieku. Es izvēlējos šādu bildi, un te, kur mums tam nav laika, bet atkal mārketinga stratēģija, chatbots mums iedeva idejas, kā mēs varētu to tālāk komunikāciju veidot, darbojoties paši, mēs ejam uz priekšu, un tas, ko es gribētu pateikt, ka jebkurā biznesā vērtīgākais princips ir Pareto princips 20-80. Viena dziļa patiesība. Tas nozīmē, ka 20% mūsu produkti dod 80% rezultātu. 20% mūsu klientu dod 80% rezultātu. Atkal tāda dziļa fundamentāla patiesība. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka tas, kā es to darītu jūsu vietā, es paņemtu, piemēram, savu biznesu, kurš jau varbūt nosacīti ir funkcionējoši un vairāk vai mazāk pelnoši, un es saprastu, kas ir šie te svarīgākie klienti, svarīgākie produkti, un es uz viņiem sāktu veidot pārdošanas tuneļus. Es paņemtu šos produktus, paņemtu šos cilvēkus, un es sāktu veidot jau konkrētus procesus, kas darbotos tieši šiem cilvēkiem ar šiem produktiem, ar šo mērķu auditoriju. Dzīvē tas izskatās daļēji jau ņemot vērā šo mūsu supertabulu, un mūsu šī vakara prezentācijā, šī vakara nodarbībā mēs paņemsim biroja darbinieku, un mēs paņemsim nosacīt jaunu nišu, un es sapratu, pušiem vēl tāds projekts vēl nav, bet es teiktu, ka tur ir vislielākais potenciāls no tādas biznesa formāta, un mēs paņemsim jogas pasaulē magnētu, mēs paņemsim vilcēju produktu un piepārdodamo un uztaisīsim pārdošanas stratēģiju, kā iekarot birojā cilvēkus sirdis, un jūs redzēsiet vienu fantastisku dialogu, ko Emīlija mums ir uztaisījusi. Tas, ko šeit es gribēju pateikt, ķērājs, jeb līda magnēts. Es biju domājis, ka tas ir magnēts. Produkts, kas pievērš uzmanību, produkts, kas piesaista, produkts, kuram tu nevari paiet garām. Un es Ingas sejā redzu, ka viņai arī patīk. Jā, tad atceraties, angliski to sauc par vēl scroll stopperiem. Kaut kas liks cilvēkam apstāties Facebook skrolējot. Un tas nozīmē, ka saruna sāksies. Ja cilvēks apstājās pie tava magnēta, ideāli saruna ir sākusies. Ja viņš noskrolē garām, problēma, saruna nenotiek. Ja? Tad atrodi produktu, kas liks apstāties. Ja? Dažas idejas, kādas es izmantoju savā biznesā, es dodu. Reizēm es taisu šādas te rokas grāmatas, vērtīgas materiālus, kurus cilvēki gribētu iegūt par brīvu, bet es viņus nedodu par brīvu tāpat, es viņus dodu kā daļu no sava līda magnēta. Jūs varat viņus iegūt apmaiņā pret saviem kaut kādā veidā datiem un tā tālāk. Sapratāt, magnēts. Tāpatās bezmaksas konsultācija. Jūs varat iegūt bezmaksas konsultāciju, bet ne tāpat apmaiņā pret kaut ko. Atkal magnēts, padomājiet par savu biznesu, kas ir tās lietas, ko jūs varat dot apmaiņā pret informāciju, pret personas datiem. Labi. Šis arī ir līda magnēts, šis arī tas, ko mēs tagad lielākā daļa no jums norēģēja, un es izmantoju Viksu pirmo reizi, tāpēc daļa varbūt tur kaut kas mazliet klamzīgi bija, bet es to paņēmu speciāli, lai pārbaudītu, kā tas strādā Viks platforma, ja? Līda magnēts. Lūk, un tad es paprasīju čatam, un mēs šobrīd par jogu runājam, atceramies, tad es paprasīju čatam, lai viņš uzraksta, atkal čats, to esi mārketinga eksperts, uzraksta man 10 līdu magnētu idejas priekš jogas nodarbībām, lai piesaistītu mērķa auditoriju biroja cilvēki Rīgā. Ja? Un es speciāli ieliku ne tikai online, bet arī offline. Un te ir dažas idejas, ko
čats ielikā kā bezmaksas, kā līdu magnētu, te būtu video sērija par 7 jogas dienas, atkal tu var skatīties video 7 dienas par jogu, atkal interaktīvas online nodarbības, kur ir ne tikai joga, bet tur ir varbūt kaut kādi kategorijas, kaut kādi guru, kas ir, kam ir kopīgas intereses, tur ir galva, ķermenis, mentalitāte, kaut kāds workshops, kur notiek miedarbība, dažādi eksperti dalās ne tikai joga, bet kaut kādas vēl citas lietas, kas ir auditorijai svarīgas. Tad ir, kur Rīgā vasarā īpaši tu vari uztaisīt joga pop-ups, skvēriņā izsūtīt, ka, hei, uzņēmumu darbinieki, visi sanākam centrā tagad pusstundu joga, kaut kādi izkustamies joga pop-ups, atkal bezmaksas. Šis ir bezmaksas, man patīk šis joga poza challenge un social media. Ieliec jaudīgāko jogas pozu birojā, lai laikot cilvēki. Manuprāt, šis varētu reāli pavilkties. Kādas jogas izaicinājums nobildē savu superīgāko jogas pozu birojā. Manuprāt, te varētu tiešām aiziet lielisks formāts. Ja? Atkal te ir programma. Ja iesim uz priekšu, tad, kā jau teicu, mēs varam runāt ar čatu, un čats mums dod lieliskas idejas, kuras mēs varam tad realizēt. Bet tātad atcerieties, ka jums vajadzēs magnētus, līdu magnētus, dažādas online, offline versijas, un tādā veidā jūs sāksiet sarunu. Tūlīt mēs ķersimies klāt un paskatīsimies jau konkrēti, un šis būs nosacīt jauns pārdošanas kanāls, ja nosauksim to par pārdošanas tuneli, un pirms mēs ķeramies klāt, ir vēl viena lieta, ko es gribēju ar jums izrunāt. Būtiskākās atšķirības starp mājaslapu, piezemēšanās lapu un internetu veikalu. Un tur ir ļoti svarīgas nianses, kuras ir jāpatur prātā. Ja, tad skatieties, ja internetu veikalā cilvēks atnāk, cilvēks jau atnāk pieņēmis lēmumu. Internetu veikalā viņš atnāk izvēlēties. Pirkuma lēmums ir pieņemts. Viņš atnāk vienkārši izvēlēties piemērotāko un samaksāt. Viņam vairs nav lēmums jāpieņem. Internetu veikalā cilvēki nenāk domāt, viņi nāk nopirkt, viņi jau ir gatavi. Nākamā sadaļa saprotam, ka mājaslapas uzdevums ir izglītot un informēt. Mājaslapas uzdevums nav pārdot. Un ļoti bieži mēs gribam caur mājaslapu pārdot, bet mājaslapas uzdevums nav primāri pārdot. Mājaslapas uzdevums ir stāstīt, informēt, izglītot, bet ne pārdot. Ja gribi pārdot, tad tu taisi piezemēšanās, jeb landing lapas. Tas ir speciāls formāts, kur ir paredzēts pārdošanas primārais uzdevums. Dzīvē tas izskatās šādi. Internetu veikals, daudz dažādi uzmanību piesaistoši elementi. Mājaslapā tieši tāpat tu ieej klasiskā mājaslapā, tu apjūts. Tu ieej piezemēšanās lapā, tur nav daudz variantu. Vienīgais, kur tu var iet uz leju, un ar to ir tas stāsts. Mēs ejam uz leju, un piezemēšanās lapā ir centrālais elements efektīvā pārdošanas tunelī. Labi, ir tāds Russells Bransons, viņš ir savā veidā pirmsācējs, pārdošanas tuneļu pirmsācējs, un šeit jūs varat ieiet marketplace clickfunnels.com, atrast gan bezmaksas versijas, gan jau nopirkt īstus, saliktus, saštepselētus pārdošanas tuneļus dažādām vajadzībām. Mēs tūlīt uzbūvēsim vienu versiju, tādu primitīvu, bet šeit tu vari skrulēt un atrast jau gan zobārstniecībai, gan vēl kaut kur jau gatavus tuneļus un samaksāt un iegūt savā īpašumā. Ja?
Tā kā paturiet to prātā, tas ir viens no tādiem pamatelementiem. Labi, un šeit redz, kur ir mūsu versija, vienkāršais tunelis. Jā, pavisam īsti izstāstīšu, kas šeit ir un nodemonstrēšu, kā tas strādā. Tātad, ja pirmais, ko mēs dabūnam šeit, ir ķērājs. Klients uzspiedīs, cilvēks uzspiedīs uz šī linka, viņš nokļūs šeit piezemēšanās lapā, un te ir ļoti svarīgi tā piezemēšanās lapa, tad nav mājaslapa, viņa sāk komunicēt, veidojās saruna, un tad, kad tu nospied, piemēram, šajā piezemēšanās lapā vēlreiz klikšķi, tu nokļūsti jau automatizētā e-pasta listē. Ja, un biznes-wise, tātad šeit ir ķērājs, piezemēšanās lapā tu vari atkal iedot kādu demo versiju. Mūsu gadījumā, ja mēs runājam par jogas puišiem, tad nonākot piezemēšanās lapā, uzņēmums uzklikšķinās, ka viņi grib pirmo demo sesiju par brīvu. Piezemēšanās lapā cilvēki apstiprinās, ka, hei, jogas puiši, atnāciet pie manīm, pie mūsu uz uzņēmuma. Un tur nav jāmaksā, tā ir pirmā demo sesija, tad tas būs tas, kas te notiks, un kas notiks tālāk, uzklikšķinot, jā, es gribu, automātiski to nonāc automatizētā e-pastu izsūtīšanas formātā, kur, piemēram, ir 5 e-pasti, un 4. e-pastā ir piepārdodamais produkts. Ja, un skatoties, kāpēc mēs to tagad runājam, šis ir vecs kā pasaule, šis ir klasika, šis ir zelta formula, bet stāsts ir par to, ka kaut ko tādu mums vajag, vienu, kas strādā. Jā, un šī ļoti, ļoti primitīva, bet sasodīta efektīva pārdošanas platforma. Ir ķērājs, ir piezemēšanās lapa, kurā ir jau informācijas apmaiņa, personas datu apmaiņa, un tālāk tu iegūsti kaut ko, plus tu iegūsti jau automatizētu saraksti ar to cilvēku, kurš pieteicās. Un šeit jau, piemēram, 5 e-pastu sarakstā, 4. e-pastā tu vēl piepārdod kaut ko. Ja? Un šeit tu ieliec mazu naudiņu, un šis dzīvo savu dzīvi. Kamēr tu liec šeit, piemēram, 10 eiro, 20, 50 eiro, tikmēr šī platforma strādā. Ja, un kur ir tā patiesība, jo vairāk tev ir šādi pārdomāti, pelnoši tuneļi, jo vairāk tev ir naudas. Tu uztaisi 3-4 dažādus pārdošanas tuneļus, un katrs no viņiem ir pašpietiekams. Katrs no viņiem strādā un pelna tev naudu. Ja, un mēs šobrīd runājam par to, ka ja kādreiz tas bija varbūt sarežģīti un grūti, tad šobrīd fundaments jau nemainās. Nāk tikai instrumenti, kas mums palīdz to visu apkalpot un izdarīt daudz efektīvāk. Labi, mēs tūlīt parādīšu, kā tas izskatās dzīvē, kur es pat nokopēšu varbūt saiti, jūs paši varēsiet paskatīties un notestēt. Ja, tas ir magnēts ar domu tādu, ka šo mēs liekam vienalga kur, sociālos, joga uzņēmumu darbiniekiem, pirmā nodarbība par brīvu pieteikties. Un šai saitē vajadzētu strādāt. Ielieciet, kolēģi, ka šitie viss notiek, kad saite ir aktīva, un tas nozīmē, ka uzklikšķinot uz to saiti, tu nokļūsti nākamajā saitē, kas ir šī, un tā, tūlīt, kāpēc man tā? Nu, lūdzu. Labi. Tā. Un šeit
Un šeit ir otrā saite, šī ir piezemēšanās lapa, un mans ieteikums apskatiet šo vietni un aizpildiet apakšā to pieteikumu, un tad jūs saņemsiet e-pastu sēriju, un 4. e-pastā būs piedāvājums, pārdošanas piedāvājums. Bet ideja ir, kā jau teicu, šādā veidā mēs salinkojam un ielieciet plusu, ka strādā arī otrā saite, un es no savas puses atvēršu, un es pastāstīšu, ko es gribu pateikt. Tā, kur man ir? Rekutē. Redzat, ir ekrāns, kolēģi? Ja, lieliski. Pēc būtības jums vajadzētu nonākt šeit, un šeit sākas saruna ar uzņēmuma biroja darbinieku, jogas nodarbību uzņēmumu darbiniekiem, un redz, kur ir, nevis mēs runājam, hei, mēs pasniedzam jogu, mēs esam baigie maleči, mēs darbojamies, mums viss notiek, bet nē, mēs sākam sarunu ar cilvēkiem, kas strādā birojā. Mēs sākam strādājam, mēs runājam tā saucamā truizmu valodā, mēs runājam par cilvēkiem, kas strādā birojā garas stundas un kuriem ir vajadzīgs vairāk dzīvē prieka. Ja, un tālāk mēs ejam uz leju, un tad kur Artūrs parādās un Emils tikai tagad. Nevis uzreiz mēs sakam, mēs esam super joga, bet mēs sakam, hei, cienītais biroja darbinieki, mēs tevi saprotam. Un redz, kur mēs esam. Divi lieliski puiši, sveiki. Mans vārds Artūrs, Emīls, kopā mēs esam komandā, es esmu ārsts. Pēc profesijas, pēc aicinājuma jogas meistars, mēs jau daudzus gadus apgūstam ķermeņa un gara sinerģiju, dēvētu par jogu. Tagad mēs strādājam, tagad mēs esam izveidojuši jaunu programmu tieši uzņēmumu darbiniekiem, un nav svarīgi, vai tu esi direktors vai parasts algos darbinieks, vienkārši uzklikšķini uz saites, tad mēs ar tevi sazināsimies, kā tas notiek. Klikšķini uz saites, mēs atbrauksim, pirmā nodarbība 30 minūtes, nav jāmaksā, ja tev patiks, mēs par to turpināsim. Šeit ir vienkārši skaties uz bildēm un iedvesmojies. Te būtu citas bildes, ko saka klienti, Ausma un Jurijs. Piesakies bezmaksas nodarbībām, aizpildīju šo sarakstu, nospiedu klikšķi, es saņemu pieteikumu no uzņēmuma X, mēs sazinamies, un tas, ko mēs izdarām, es dabūnu iespēju atnākt uz uzņēmumu X un uztaisīt bezmaksas demo sesiju, un paralēli es dabūnu iespēju šeit. Tie, kas aizpildīja, tiem principā sāk nākt šobrīd jau e-pasti vismaz viens noteikti. Jā, un tas ir tas atkal vēl viena pievienotā vērtība, ka mēs izveidojam jau tagad e-pastu sēriju, un tūlīt es pastāstīšu mazliet vairāk. Kas to es gribēju teikt, ka standartā tu vari dabūt 1 miljonus piezemēšanās lapas. Bet standartā tu nedabūsi tādu, kādu es uztaisīju. Tur ir atkal mani 15 gadu meditācijas un biznesa psiholoģijas, kā strukturizēt efektīvāk, kā veidot šo saikni. Es saku, mājaslapas ar dvēseli, kur mēs nepārdodam, bet mēs veidojam saikni, tāpēc ļoti bieži tās lapas, ko mēs dabūnam, visur citur, viņas ir standartizētas. Viņās trūkst iekšā tas cilvēciskums, tāpēc visas lapas, visticamāk, būs jāpārstrādā, lai viņas nebūtu klišejiskas. Bet ejam uz tālāk uz priekšu, un es parādīšu, kā tas izskatās dzīvē. Redz, kur šeit ir šajā formātā. Mēs varam, tagad ir atkal miljons iespēju automatizēt to komunikāciju pēc tam, kad ir klients atstājis savu informāciju. Šeit
ir sarežģītākas un mazāk sarežģītas vietnes, kā to sarunu veidot. Šeit šī ir tāda jau ļoti advancēta versija, kā veidot šo automatizāciju. Savukārt mums es uztaisīju Wix formātā, Wix platformā, tur ir 5 e-pasti, un es palūdzu čatam uzrakstīju, lūdzu, un šī ir komanda, ko es palūdzu čatam, lai viņš izdara. Un izveidē lūdzu 5 e-pastu sēriju jogas nodarbībām. E-pastiem jābūt iesaistošiem, ar humoru, emocionāliem, un uztaist to marketinga guru Franka Kerna stilā. Tātad mērķa auditorija ir biroja darbinieki, sāc sarunu ar paldies vēstulī, pēc tam pirmie 3 e-pastiem ir jāatbilst AIDA formulai, 4. e-pastā iekļauj pārdošanas piedāvājumu un nesāc pārdot pirms 4. e-pasta, un 5. e-pastā uztais kopsavilkumu. Man ļoti patika tas, ko čats uztaisīja. Apmēram šādi, un atkal, tu nevari paņemt 100%, ja tad, kad tu sāc tulkot, tad, kad čats tulko latviski, tad tur aiziet mazliet šķīvi, bet principā čats uztaisīja 5 e-pastus. Jums vajadzētu saņemt vienā brīdī šādus 5 e-pastus, laipni lūdzam klubiņā, ceļš uz biroju Nirvānu sākas šeit, lāča apkampieni, paldies par pieteikumu, gaidām zvanu. Mēs saprotam to dzīvi birojā, biroja krēsli, kafija un tā tālāk. Uzdrīkstēšos teikt, tavai mugurai nepieciešams vairāk mīlestības un prātam svaigu ideju, patīkams satraukums. Ceļojums jogas pasaulē drīz sāksies. Jauku dienu, Arturs un Emīls, jogas klase. Paldies par pieteikumu. Tas ir pirmais thank you message, pirmais e-pasts. Otrajā e-pastā, kas es esmu ielicis pēc dienas, otrajā e-pastā mēs ejam mazliet dziļāk un mēs runājam par atkal caur humoru, caur tādām vieglu komunikāciju, lai mēs saprotam, ka birojas ir lieliska vieta nodarbībām. Mēs kopā drīz apskatīsim, mēs tev parādīsim, kā atjaunot enerģiju, mirdzošas acis un veidot šo savu darba dzīvi daudz vieglāk, daudz patīkamāk. Vai esi gatavs, vai vēlies vairāk? Drīz gatavojies, mēs nāksim, tiksimies, Arturs un Emīls. Nepacietībā gaidām. Ja? Tu tā kā šo nākamo e-pastu tu jau tā kā radi intrigu un gribēšanu piedalīties šiem biroja darbiniekiem. Trešais e-pasts, kas notiek tālāk, 3. e-pastā mēs jau sākam ar cilvēkiem drusku komunicēt izglītojošā formātā. Mums vairs nav tik varbūt tāds vienkāršāks, mēs ejam sarežģītāk. Atkal caur humoru, atklāja pusdienu pārtraukumu, noslēpumu, leģenda vēsta, tur tā tālāk. Apvieno sviestmaizes ar jogas vingrinājumiem, atgriezies kā enerģijas pārņemts. Šeit, gatavojoties, paskaties, šeit ir video sērija, video jau, kurā tu tā kā vari jau sākt darboties pats. Ja, katrs e-pasts kļūst aizvien iesaistošāk. Pirmais ir paldies, otrais ir, hei, intriga, mēs būsim klāt. Trešais ir, hei, tu jau vari pats sākt gatavoties un sākt jogas pasaulē. Šeit ir links, šeit ir saite, mēs būsim drīz klāt. Un 4. e-pastā patiesībā tu jau vari ielikt jau kaut kādu sales pitchu, tur mēs varam jau mēģināt pārdot kādu pakalpojumu. Šajā gadījumā ir draugi, šeit es jūsu vietā pārdotu jogas retrītu, kaut kādu nometni vai jogas kaut kādu. Tas vairs nav joga birojā, te ir kaut kas jau vairāk. Ja joga birojā mēs tiekamies piekdien, tad šeit ir joga zaļumos, ja, un ja tu vēlies vairāk, tad hei, aizvediet mani prom, klikšķinot, tu nokļūsti atkal mājaslapā, kur ir jau retrīts tiek piedāvāts. Sapratāt, un šādā veidā mēs piedāvājam retrītu, un nav svarīgi klients uzklikšķina vai nē, viņš saņem vienalga 5. e-pastu, atkal joga un tu.
svarīgākie ieguvumi, tev ir fiziska labsajūta, prāta skaidrība, emocionāls līdzsvars, tas ir tas, ko tu birojā iegūsti, un tu vari nākt kopā ar mums, tu vari darboties vienatnē, mēs tevi mīlam, Artūrs un Emīls. Un tas ir, un ja cilvēks, piemēram, nenoreaģē un neatsakās, tad viņš nokļūst tādā jau savādākā atkal e-pastu komunikācijā. Un tās lietas nav nekas jauns, tās lietas ir vecas jau kā pasaule, bet jauns ir tas, ka mākslīgais intelekts būtiski atvieglo mums šo te sarunu. Viņš izveido šos 5 e-pastus, viņš izveido jau šo automatizāciju, un šādā veidā mēs varam automatizēt naudas procesus. Šādā veidā mēs automatizējam komunikāciju. Un, kā jau es teicu, jo vairāk tev ir pārdomāti, strukturēti pārdošanas kanāli, kur ir tavi produkti mērķiecīgi salinkoti, un atliek tikai apmaksāt reklāmu un paskatīties, kā šī informācija izplatās pa šiem kanāliem, jo tu esi efektīvāks biznesā. Slikti, ka tev nav vispār. Labi ir tad, ja tev ir viens jau izveidots formāts, kur tu testē un kur tu dari. Bet ja tev ir vairāki, tas jau ir, un šobrīd ir platformas, kas ļauj to automatizēt. Var vienā formātā to darīt daudzās dažādos kanālos. Lūk, tad jauni instrumenti, kā jau es teicu, mums šodien nebija tik daudz laika. Ralfs, kā jau teicu, kosmos ir saslēdzies, tev būs biznesa, un tās garantē no 0 līdz pelnošam šūpulītim ar bankas izdruku, ko tā kā visu izdarīsim. Pārējie kolēģi piedalāmies, apmainamies, diskutējam, strādājam. Ja esat gatavi šovakar pat izlemt, tad šovakar webināra cena, saite www, ierakstīšu tūlīt, webināra cena vakarā pēc pusnakts nomainīšu, tā kā 199 par pirmo sadaļu. Otrā sadaļa ar 7% atlaidi. Šeit ir pirmie 10 vakari par coachingu. Šeit ir otrie vakari. Pēc jaunā gada mēs runāsim jau biznesa instrumentu pasaulē. Pirmais ir coachings, kur mēs domājam un analizējam, un otra bloks ir, kur mēs jau liekam šos instrumentus un stiķējam kopā. Jūs varat, piesakoties tagad, dabūt vēl konsultāciju par brīvu, vēl 2 ir palikušas, tā kā tagad pirmie 2, kas piesakās, dabū no Untāla vēl stundu konsultāciju, plus šovakar jūs dabūnat vēl 14 video kopā ar Ēriku Stenzernieku, reklāma un mārketings. Kaut kad senā pagātnē mēs tur meditējām kopā, un tas mums noteikti palīdzēs kādā brīdī par brīvu, protams. Un vēl jūs tiekat klāt unikālai īpašai Facebook grupai, kurā Untāls ir salicis kā minimums 5000 eiro vērtus dažādus apmācības, video ierakstus, grāmatas, milzīgi daudz citu vērtīgu mantu. Un tas viss šovakar, kā teikt, paldies par jūsu iesaisti. Un, kā jau es teicu, Ralfs ir viens šajā gadījumā. Es gribētu jums visiem palīdzēt. Tāda ir man tā doma. Es būtu priecīgs, ka es varētu visiem jums sataisīt projektus un saslēgt un saštepselēt, bet mēs to darīsim kopā. Mēs strādāsim ar Ralfu, un jūs strādāsiet ar savām lietām, un mēs diskutēsim un runāsim un liksim kopā. Tas ir tāds kopīgs ceļojums. Un tieši tā, mājas darbi ir jāizpilda, un bizness ir izpildīti mājas darbi. GPT jums sarakstīs penteri ar visādām gudrām lietām. Jūs redzējāt, tu paprasti, kā izveidot biznesu, un GPT te uzrakstīs 3 A4 lapas, vai ne? Bet jā, mēs paņemsim un mēs kopīgi izanalizēsim,
gan atradīsim atbildes, gan izdiskutēsim, un tādā veidā mēs to izdarīsim. Tā kā es ticu, ka izdosies ne tikai Ralfam, bet arī visiem, kas pievienosies šim projektam. 20 vakari, 2 bloki. Pirmais bloks ir biznesa coachings, analītika, un otrs bloks ir instrumenti, kurus mēs tad liekam un stiķējam. Un taisam lapas, taisam automatizācijas un negrābstamies tur, kur nevajag. Mēs ņemam tikai to, kas attiecās uz biznesa lietām. Jo es esmu arī tur sapratis, ka nifigā es nesaprotu no lietām kaut kur, bet mēs runāsim tikai par to, kas attiecās uz tāda biznesa efektivitāti un vērtību un pozicionēšanu, produkts, struktūra, saruna, piedāvājums un tā tālāk. Es teiktu, kad kolēģi laiks jautājumiem. Šobrīd mums ir palikušas nosacīt 10 minūtes. Mēs varam, es jau pieteicos agrāk, viss būs pieejams, jā. Dodat man ziņu, rakstiet man e-pastu, neviens netiks apbižots, visi, kas ir pieteikušies, un visi, kas pieteiksies, vienīgi 2 konsultācijas vēl palikušas, daudz vairāk nav. Bet viss pārējais ir spēkā. Ja? Tā kā, draugi, es esmu gatavs pieslēgties. Es zinu, ka Ralfam izdosies, un es izdarīšu no savas puses visu, lai izdotos arī ikvienam, kurš piedalīsies. Un jautājums, kādā vislabāk platformā taisīt mājaslapu? Tagad pasauli jūg prātā. Starp citu, eksperta līmeņa pārdošanas lapā ir events, pasākums, un tur ir salikti instrumenti, kurus mēs šodien nemaz vēl neizrunājām, tur ir daudz vairāk, un tur ir arī mājaslapu, kā minimums 2 vietnes, kuras es iesaku izmantot mājaslapām. Ja? Tā kā man personīgi, es pats daudz gadus taisu mājaslapas uz Leadpages platformas, attēli, šeit atkal ir vismaz 3 bildes es taisu. Pirmais ir Midjourney, un atkal ideogram un kaut kas tur vēl, bet Midjourney pamatā, un arī tad, kad mēs taisīsim šo instrumentu grupu, mēs paņemsim kā minimums 3-4 platformas, kā taisīt bildes. Jau tur vienai bildē teksts neveidojās, otrai ir kā, mēs paskatīsimies vairākas, un visi kopā aiziesim un sabakstīsim un sastiķēsim. E-pasta sūtīšanas platformas, kā jau teicu, draugi, redz, kur viņas ir. Viņas atšķirās ar sarežģītību. Vienkāršākā ir Wix, tādā ziņā tu vari saprast un sastiķēt un nav sarežģīti. Ir vēl, ja ir vajag nopietnāku, tad es iesaku izmantot Sendpulse vai MailChimp, bet šīs ir atkal tādas biznesa izvēle, cik sarežģīta un cik tur, nezinu, e-komercijā izmantojamas lietas, ka tur kāds ielika groziņā un neapmaksāja, ja, vēl kādas smalkas nianses, tad, piemēram, Wixā, man liekas, ka tur ir grūti šo sastiķēt, bet tā atšķirās, es teiktu, kur paņemam šo, automatizācija, cheat layer, es mazliet paskatījos, Sendpulse un Wix, tās ir 3 jaunās platformas tagad, ko mākslīgais intelekts ir upgradeojis. Ko, kolēģi, es priecājos, ka jūs atnācāt, ka jūs atradāt laiku. Mans aicinājums dodamies tālāk. Jaunā iespēja laikmets mums dod iespējas, bet viņš nedod atbildes. Viņš uzdod jautājumus, bet viņš neatrod atbildes, un tāpēc mums atbildes ir jāmeklē kopā, un es esmu priecīgs doties tālāk kopā, ja, tikties, un tā balva, es biju no Vācijas, balva ir, kā teikt, liels pavadīts vakars, Ilzi, manuprāt, kur vēl labāk balva.
Vai ne? Balvā ir paskaties, re, kur ir super pārdošanas tunelis ar jogas pušiem. Ne? Paskaties, re, kur biroja joga. Re, labākā balva, re, kur. Vai tā mūsu tabula, vēl, kur vēl labāka balva par paskaties par šo te, kā jau es teicu, produktu vērtības trepe. Jā, šitā padarīs tevi bagātu. Tā būs labākā balva, ja, kad tu sataisīsi šeit produktus un saliksi savas idejas šajā un šajā sastepselēsi un izveidosi vienu tuneli, kas strādā, un tad sāksi likt 2, 3, 4 tuneļus, un katrs tunelis tev nesīs, ja ne naudu, tad naudiņu, un tādā veidā mēs augsim, ja? Un man prieks, ka jums patīk, un man arī patīk šis vakars, tā kā paldies, ka atnācāt. Nākat eksperta lapā, nākat tāpat, zvanat tāpat, sūtat tāpat, iespēju robežās atbildēšu, un tiksimies. Kaut kad man te vēl visādas idejas lielas, kas tā kā eksperta lapā es taisīšu arī tiešraides par pārdošanu un citām lietām, tā kā nepazūdat, mēs keep in touch, latviski sakot. Čau! Tā.